In Riga, tens of thousands took to the streets for women's rights. The largest Latvian civil society protest in several decades. At issue, the vote to withdraw from the Istanbul Convention, an international treaty to combat domestic violence. Women's protection and gender issues are being weaponized by politicians. Mums ir klasiska izpratne par diviem dzimumiem. Viņa taču ir meitene. Viņai ir jāmācās meiteņu lietas. Un šo es uzskatu par bīstamu stereotipu. The same parties that ratified it now denounce the treaty. Centrs Marta. Labdien, es nezinu, vai es pareizi piezvanīju, bet man teica, ka es varu griezties pēc palīdzības pie jums. Jā. Kādā jautājumā? Every day in Latvia, women in abusive relationships seek help. A difficult and courageous step. Vai esat kādreiz ziņojusi par šo policijā? Nē, neesmu. Centrs Marta is an NGO helping victims of abuse escape toxic relationships. Es informāciju arī nodošu mūsu centra sociālajā. But first, they must contact the center. Pašlaik uz psihologu konsultācijām nav rindas. Ne. Konsultācijas ir bezmaksas. Jā. Nē, tev sākumā vajag kādu triku uztaisīt, un tad pāri, jā, pāri, jā, malacīši, sēdēt, jā, pasties. Ui. On bad days, Nicola finds comfort in her dogs. Lapi, augšā. 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 Skaties mani. Tik smuka bildīte būs. She is supported by Centers Marta. She left her partner 2 years ago after a decade of violence. It took time to seek help and overcome the feeling of shame. Bet tajā brīdī likās tāpat, kad ir pasaules gals un ka es nekad neko nevarēšu, ka es nekad neatradīšu darbu, ka no manis nav nekādas jēgas un ka tas, kad aiziešana ir tāda bezcerīgs ceļš. Un es sapratu to, ka tas var beigties ar mani nāvi. Nu, to es sapratu. Un kad man ir jātiek prom, bet sākumā... She cannot hold back tears when discussing those years. Towards the end, she documented the abuse. Can you please move to the bedroom? To be believed. Man ļoti ir tā sasist galvu, ka es viņu nevaru pakustināt, lūdzu. Can you please move away? Because I can't. Primāri bija tā, ka es attiecību laikā jau ierakstīju video, voice ierakstus tajās vardarbīgajās epizodēs. Bet tas, man liekas, tajās reizēs pat bija vairāk
ar domu, ka ja es neizdzīvoju, lai pierādījumu, ne ar domu, ka šie ir pierādījumi, kurus es tagad vācu, lai iesniegtu kaut kur. Tas bija drīzāk tāds, nu, tā kā, lai man reāli bija, es uztaisīju folderu datorā, kas ar nosaukumu Just in case it happens. Un kur es liku tos video un arī bildes man ir, kur nākamajā dienā, kuras ir uzņemts nākamajā dienā pēc vardarbīgām epizodēm, kur man ir ziluma un tam līdzīgi. Un es tās lietas apkopoju visas, bet tas nebija tajā mirklī ar domu vērsties policijā pašai. Jo man tiešām arī, saku, bija bail un man bija daudz iemeslu, kāpēc es to nedarīju. Bet kāpēc es neko te nedaru? Es vienkārši klusēju, tu man sit, kāpēc tev jāsit visu laiku, kad nevis tev neko nav izdarījis, lai tev sistu. Kāpēc tu sēdi un sit man? Es līdz galam nevarēju pieņemt to, ka es esmu vardarbības upurs. Un tas izklausās tik varbūt īpatnēji, bet es nevarēju to pieņemt, jo manī arī bija viss šīs, es teiktu, sabiedrības ieliki tie nepatiesie, tās idejas, kā izskatās vardarbības upurs. Un līdz ar to man pagāja laiks, kamēr es vērsos pēc palīdzības centrā Marta, jo man bija sajūta, ka es varbūt pat atņemu kādai citai iespēju, ka to vajag vairāk. Un tikai tad, kad es vērsos pēc palīdzības centrā Marta un sāku iet terapijā, es pa īstam sapratu to, cik bija traki. Nezinu, ja tas viss rezultātos un man nav, tas pat varbūt nebūtu tas trakākais. As is often the case, Nicola left her abuser and went back to him several times. Then she fled for good. Kur mēs ejam? Tāda, kur jāiet. She only managed to cut ties after finding professional help. 100% es zināju, ka es varu vērsties pie terapeita šajā brīdī un paļauties uz to, ka man pašai nav jāpieņem nekādu lēmumu. Jo tā saikne, ja tu 10 gadus esi bijis tajās attiecībās, viņa ir spēcīga. Bet tad, kad viņi pārauj, manā gadījumā tas bija vienkārši pārgriez un viss. Un tad tev brilles nokrīt, un tad tu saproti, cik traki bija, un ka pat nevar vairs iedomāties to dzīvi. Jā. Tu piekrīti. Es bez tevis nevarētu dzīvot. Jā. Ko es bez jums nevarētu? Spin. The convention is a topic that divides families. Nicola has always supported it. Her brother Kristaps voted against it in Parliament. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 priekšlikums noraidīts. Mēs vēl joprojām uzskatām, ka mēs esam vienīgais konservatīvais spēks šajā saimā, un mēs pilnīgi paliekam pie saviem uzskatiem. Tradicionālās ģimenes konservatīvās vērtības. Mēs redzam, ka tas vilnis iet pāri pa visu pasauli, mēs redzam, kas notiek Amerikā, un mūsu nostāja ir arvien drošāka. Mana brāli tāpat ir labas attiecības, bet es viņam pateicu to, ka, manuprāt, ka es jūtos nodota gan personīgā, gan valsts līmenī. Es domāju, ka kaut kādā ziņā viņš arī mani uzklausīja, bet es nevaru spriest par viņu un viņa partijas lēmumiem, jo es nezinu, kā tas viss tika lemts. Signatory states pledge to protect all women, regardless of gender or sexual orientation. Supporters say it protects victims of violence.
Mēs pret Stambulas konvenciju noteikti. Par Latvijas ģimeniskām vērtībām. But some see it as a threat to Latvian society. Critics oppose its definition of gender, claiming it's ideological. It's seen as a social construct rather than a biological reality. They claim it promotes radical feminism and normalizes same-sex relationships. In 2006, the Latvian constitution was amended to ban gay marriage. Article 110 explicitly defines marriage as a union between a man and a woman. Mums ir klasiska izpratne par diviem dzimumiem. Cilvēkiem, kur ir kādas problēmas, pret viņiem mēs izturamies nevis ar vardarbību, bet mēs viņus izprotam un varbūt viņiem vajag palīdzēt. Kas grib mums kaut ko pārmest, tanī skaitā no Eiropas Savienības, es jums pateikšu tā, ka cieniet Latvijas tautu un cieniet Latvijas tradīcijas un cieniet mūsu konstitūciju. While withdrawal is debated in Parliament, disinformation is rife on social media. A narrative that often echoes the rhetoric used by pro-Russian media. Across Europe, notably in Russian-speaking areas, gender equality and LGBT rights are increasingly seen as a Western-imposed ideology. Latvian President Edgars Rinkevics warns that leaving the convention may weaken the rule of law and signal abandoning European values. Konvencijas ratifikācija un denoncēšana notiek vienas Saeimas un vienas valdības pilnvaru laikā. Un tas, protams, dod ļoti pretrunīgu vēstījumu gan Latvijas sabiedrībai, gan arī mūsu sabiedrotajiem, mūsu partneriem, gan Eiropas padomē, gan Eiropas Savienībā. Un faktiski šāda tiesiska rīcības nenoteiktība ir lielā mērā problēma, ja mēs raugamies arī no Eiropas tiesību telpas. Un faktiski mēs būtu pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas izstātos no tik būtiska starptautiskā cilvēktiesību līguma. A loss of traditional values is what conservative families fear most. Amanda and Andres live in a rural area with their 5 children. Both are devout Christians. Raising a big family in the countryside had always been their dream, even before they met. Lūkšanā vienkārši uzticēju Dievam un teicu, labi, Dievs, ja tu gribi, lai mēs precamies, lai es varu viņu pieņemt tādu, kāds viņš ir, un, jo man viņš īstenībā arī ļoti patika. Un es pat biju tādu sapni redzējusi ļoti skaistu. Nu tā, kad mēs esam ļoti tādi sirsnīgi kopā. Un tas man arī likās tādi zīmīgi. Sekoja bildinājums. Tur ir tāda drusku anekdote ar to, ka es biju, teiksim tā, sociāli neveikls un emocionāli traumēts. Un es emocionāli man nebija kapacitātes bildināt klātienē, bet tad Dievs tā saorganizēja, ka es viņu bildināju pa telefonu, kad viņa bija Liepājā. Bet, tas bija nejauši savā ziņā. Nē, tā bija Dieva vadība. Es zināju, ka Dievs mani tā vada to darīt tajā brīdī. Jā. An almost idyllic family scene. Tā, jā, sāk ar lielo un turpina ar mazajiem. Tas skatās rakstītais. The children are homeschooled. Maths happens in the barn with the sheep and hens. Man ļoti iepatikās tā ideja, ka var ne tikai vienkārši skolā
teorētiski apgūst lietas, bet ka tu tiešām jau mājmācībā gan paņem teoriju un uzreiz praksi klāt, praktiski darbojies, praktiskos veidos mācies, pēc tam pašām arī Montessori metodēm vai saimniecībā darbojoties. Arī matemātika visur ir, tu vari kaut ko izmērīt, kaut ko nosvērt, gatavojot ēdienu, uz svariem mēs sveram, var pārrēķināt proporcijas, receptēm un tā tālāk. Tagad viņš izskatās milzenis, ja, bet viņš ir puksīgs. 13 olas. Just 150 kilometers from the capital, political news feels very distant. They follow on social media the heated debate on the Istanbul Convention. Amanda and Andreas are not opposed to the treaty, but they have reservations. They support the fight against domestic violence, yet fear the treaty is a Trojan horse for unwanted social change. Stambuls konvencijā ir atrunāti labi mehānismi, kā to vardarbību apkarot. Tepat laikā es zinu, ka pie tā dieva, kuram es ticu, ir daudz labāki mehānismi. Vairāk centāmies vienkārši paši izprast tās abas puses un kas un kā, un sapratām, ka mēs vairāk esam piesardzīgajā pusē. Ja? Tieši dēļ tā, ka to genderu var pagriezt arī savādāk. Un, jo tālāk tur ir arī tas uzdevums, ka ir jāmāca tās lietas, jāizskauž visi tie stereotipi, visos mācību līmeņos. Jā, dzimumu lomu stereotipi jāizskauž arī skolās tātad un visur, kur. Un tad tālāk tu nevari saprast, vai kā tad viņi to izskaudīs, ja? un kā kas notiks, un vai tas gender, tas sociālais dzimums nepāries jau arī tajā, jo šo pašu vārdu gender lieto LGBTQ. Tur ir punkts par to, ka nevar izraidīt cilvēku uz valsti, kur pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Tas ir stiepjams jēdziens, jo arī šajā valstī pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Un jebkurā citā valstī pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Ja? Tas pants neiztur kritiku tādā ziņā. Tas pants rada valstī to slogu, ka valsts nevar izvēlēties vai paturēt šo cilvēku, migrantu vai viņu izraidīt. Teiksim, valstī vajadzētu rūpēties pirmkārt par saviem pilsoņiem, saviem iedzīvotājiem. Un, ja valsts spēj un grib, tad valsts varētu rūpēties arī par citām tautām, par citiem cilvēkiem, tik cik tā spēj. Tas šļūst pa sniegu kā ragavas. Asked if his daughters suffered domestic violence, he says he wouldn't rely on the convention to protect them. Ja es gribu, lai manas meitas apprecās ar tādiem vīriem, kuri izturēsies ar cieņu pret viņām, tad es vienkārši viņas tā audzināšu. Es izturēšos ar cieņu pret Amandu, un manas meitas redzēs manu standartu, manu dzīves standartu. Un viņas negribēs samierināties ne ar ko mazāk, jo viņas pie tā ir pieradušas. Mans devums sabiedrībai ir tas, ka es ar cieņu izturos pret Amandu un rādu saviem bērniem paraugu, un tad viņi varēs savas ģimenes arī veidot pēc tā parauga, ka tā otra pusīte tiek, par to otru pusīti izturās ar cieņu. Criticism of their skepticism about the convention frustrates them. Mani vairāk pat uztrauc tas, ka tiklīdz tu esi par tādām kristīgākām vērtībām, uzreiz tu skaities putinists.
Un visas tās partijas, kuras ir par tām kristīgiem vērtībām, viņas uzreiz arī, Krievijas šitie te. Un tādas visādas propagandas un viss, kas notiek, ka vienkārši tu vairs nesaproti beigās, par ko balsot, jo tu neatbalsti Putinu un to visu, ja? Tu gribi būt īsts, tīrs latvietis. Kā tu vari būt latvietis? Kura partija ir es esmu latvietis? Brīvajā laikā nodarbojos ar tādu lietu, kas saucas boulderings, kas ir klinšu kāpšana, bet iekštelpās un bez virvēm un stiprinājumiem. Un tā ir viena no retajām lietām, kas man palīdz tiešām atslēgties no darba un atslēgties no ikdienas, tāpēc, ka šajā sporta veidā ir ļoti, ļoti jādomā līdzi. Beata pushes herself during these sessions. But her real battle is defending the convention. She is a leading figure in the Latvian campaign. Spokesperson for NGO Marta, she is also a member of New Unity, a centre-right party opposed to exiting the convention. In autumn 2025, she was thrust into the spotlight. Mēs visi šeit esam tāpēc, ka mums rūp mūsu ģimenes un līdzcilvēki. Pirms sākās protests, es pakāpos, es biju tajā tautas starpā un ārā bija augstu un apakšā bija uzvilkta termoveļa. Un es atceros, ka es tā kā pakāpos uz tiem pakāpieniem uz podesta, bet nekāpu vēl uz podesta, tāpēc, ka cilvēki nedomā, ka viss jau sācies. Un tu vienkārši pakāpies un tu sāc skatīties apkārt uz to, cik daudz tur ir cilvēku. Un tā doma ir, ka maz Dievs galvenais neko nenojaukt. Šī noteikti ir lielāka auditorija, kādai es jebkad mūžā runāšu. Tā kā, tā sajūta vien, tā enerģija, tas spēks, tas, ka visi ir atnākuši vienā vietā protestēt par vienu un to pašu jautājumu, kurš man ir bijis tik svarīgs tik daudzus gadus, bet cilvēkiem tas ir lielai daļai kaut kas pilnīgi jauns, bet arī tas, cik ļoti cilvēki saprot to, tāpēc, ka vardarbība ir kaut kas tik klātesošs, tik daudz dzīvē. Beata studied at Oxford, and her master's thesis focused on the Istanbul Convention. In Parliament, she sways MPs by clarifying each clause of the convention. Šīs konvencijas vienīgais mērķis ir vardarbības pret sievietēm un dzimumā balstīts vardarbības izskaušana. Viņai nav citu mērķu, viņai nav mērķis iznīcināt ģimenes struktūru vai to mainīt kaut kādā veidā. Viņa nevar, teiksim, legalizēt viendzimumu laulības vai mainīt kaut kādus standartus attiecībā uz dzimumu identitāti. Tas grūtākais tajā ir tas, ka ir ļoti grūti pasakas atspēkot ar racionāliem argumentiem. Un, manuprāt, īpaši pagājušā gada beigas ļoti pierādīja to, ka mēs dzīvojam tādā postpatiesības laikmetā, kur visi lielākie eksperti šajā jomā, kas ar to ir strādājuši, kas zina, juristi, starptautiskie tiesneši, starptautiskās organizācijas, kas palīdzēja rakstīt konvenciju, tāpat Eiropas padome, ka visi vienā balsī saka, ka A ir A, un pretī tev sēž Saeimas deputāti, kas saka, ka A ir, es nezinu, BCD un kaut kas cits. Latvijā līdz pat 2024. gada novembrim seksuāla uzmākšanās likumdošanā neeksistēja. Es ļoti labi atceros pati sēdēju klāt juridiskās komisijas sēdē, kur bija tā sajūta, ka tie politiķi labprāt par šo tēmu nelemtu. Jo izskanēja argumenti, ka tagad jau meiteni nevarēs uzaicināt uz randiņu. Un tad tu pacel augšā to papīru, to konvenciju un pasaki, bet mums tagad ir pienākums šo regulēt. Un saruna pēkšņi novirzās no argumentiem par to, vai mums vispār to vajag, uz to, ka vajag, kā mēs varam vislabāk uzrakstīt definīciju, lai viņi tiešām ietver visas seksuālās uzmākšanās formas. As a former ministerial advisor, Beata knows firsthand the challenges young women face in politics. Tāpēc, ka pirms tam kaut kā vienmēr skolā, universitātē tu esi vidē, kur tevi motivē un visi ir līdzvērtīgi. Un man sanāca dzīvot
burbulī, kur, es nezinu, mani vērtē pēc manām zināšanām, pēc manām atzīmēm, un tas bija brīnišķīgs burbulis, un tad es no viņa izgāju ārā un ieguvu šo amatu, kur tiešām es daudz strādāju, lai tajā tiktu, un pirmoreiz saskāros ar pārmetumiem internetā par to, ka gan jau viņi pārgulēja ar kādu, un visādi šādi komentāri, kas man bija patiesībā šoks, un es uztaisīju video. Un tam video bija 4,5 miljonu skatījumu Facebookā, un tas video mani arī ielika pirmo reizi uzmanības lokā saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Un jā, no šodienas uzzināju tādu interesantu lietu. Izrādās, es esmu ekonomikas ministra mīļākā. Vajag taču mīļākajai maksāt. Nu, Nemīrov viņai tādus 1000 aiz lifona sabāzīs, uz ko atbildi ir, ja aiz vaiga paņems, tad ne to vien un ne tur vien kaut ko iebāzīs. Vārdarbībai! Konvencijai! 7 years on, the attacks persist. When she attends protests, Beata regularly receives threats. Nezinu, vai ir daudz precedentu Latvijā, kur ir bijuši tik daudz uzbrukumu vienam cilvēkam internetā, kā man tas sanāca tos vairākus mēnešus, jo tas bija katru dienu, simtiem komentāru. Draudi nogalināt, nezinu, aicinājumu uz izvarošanu. Nu, visdrausmīgākās lietas, ko cilvēkam par sevi varētu nākties lasīt. Es arī, protams, par vistrakākajiem vēršos policijā un dodu zināt, tāpēc, ka, manuprāt, arī nedrīkst būt tāda visatļautība internetā. The Istanbul Convention has had a rough ride in Latvia. Signed in 2016, it took 7 years for the Saeima to ratify it. The outcome stemmed from a deal between the governing coalition parties. But a tragic event made the debate far more concrete. Terors un slepkavība, kas ietekmē pilsētnieku ikdienu. Valsts policija jau otro diennakti meklē 53 gadus veco Leonu Rusiņu. Viņš Jēkabpils novadā nogalinājis bijušo dzīvesbiedri, bet pirms tam ilgāk nekā gadu savu upuri vajāja un terorizēja. Murdered in front of her child and her mother. For many, the case exposes the flaws in Latvian judiciary. Despite 18 legal proceedings, the killer remained free. As public opinion shifts, the question is no longer about national values, but whether the state is doing enough to protect its citizens. Drausmīgi, ka mums bija jāsagaida šāda traģēdija, lai kaut kas sāktu kustēties. Un iemesls, kāpēc konvencija ir tik svarīga, ir, lai tā vairs nekad nebūtu. Lai mēs negaidītu nākamo noslapkoto sievieti, lai mēs negaidītu nākamo publisko skandālu, bet lai mēs varētu strādāt sistēmiski, ilgstoši, plānoti ar šo problēmu visu laiku, nevis tikai tad, kad ir krīze. Džodžo? The future of the convention in Latvia remains uncertain. Late 2026 will see Latvians elect a new parliament whose first task is to rule on the matter and define how to protect women's rights. To, protams, vicinās kā karodziņu, jā. Ievēliet mani, jo es tad balsošu pret Stambulas konvenciju. Bet es tagad pat nezinu, kam ticēt. Kurā pirkstā gribi, visos sāp. Mums ir sabiedrība, kurā absolūti liela daļa ir pret vardarbību un ir gatava par to iestāties. Mums ir uz rietumniecis domājuši sabiedrību, un mēs neesam gatavi iet atpakaļ gaitā. Ir arī tāda konstanta spriedze par to, ka nekas jau vēl nav beidzies, ka šis ir tikai pārlikts. Man gan ir cerība un ticība par to, ka mums izdosies noturēt šo kursu. Convention critics hope other EU member states will follow Latvia's lead. Similar campaigns have already begun elsewhere.
In Estonia, the nationalist EKRE party has petitioned to withdraw from the treaty. For now, Latvia remains the only European state to have voted for withdrawal.